Suvenīru, ka mājas apmeklētājiem arī kolēģiem. Paldies, jūs esat pirmoreiz doma? Pie jums jā, pirmoreiz. Lora Kongas bijis. Pie mums šeit, jā? Paldies. Tad materiāli jūsu kolēģiem. Es domāju, ka noderēs darba. Un jau karšu. Un kā jums pašam liekas, vai Rīgas domē korupcijai ir sistēmisks raksturs? Nu, redziet, ir šī situācija, kāda ir izveidojusies, tā ir ļoti nepatīkama, un es nevaru galvot to, ka nav vēl kāds gadījums. Bet vai tā ir sistēma, es to nevaru pateikt. Acīm redzot, tas ir jāpats ir jūtēks rītīgs. Varbūt es piedāvātu nelielu ilustrāciju. Noteikti viņi pārstāvja sekojušiem vairākiem notikumiem saistībā ar korupciju. Un 2006. gada beigas birojas aizturēja domas pārvaldes vadītāju Plotnieku, kas ir notiesāts ar pirmā instanci. Man bija iespēja lasīt spriedumu šajā lietā, un spriedums man likas saistoši ar to, cik vienkārši notikusi diezgan tāda plaša gara situācija, kad uzņēmies, lai risināt savas problēmas, atrod paziņu Rīgas domu, paziņā dot Plotnieku telefonu, viņa sazinas, Plotnieks nosaka summu, tās atstek naudu maisiņa, bet viņa paziņa ir slima, un viņa zvana citai savai paziņai Rīgas domē, un tā arī nav nekādu bāžu un šaubu, kāpēc viņa kādam būtu jādod maisiņu ar 11,000 latu. Tas pats veids, cik vienkārši tās notika, liecina par to, ka šī tāds nebija slēgta pirmo reizi. Es neesmu saņēmis nevienu konkrētu dokumentu attiecībā par kaut kādiem pārkāpumiem. Mājas domas? Jā. Nu, pilsētā runā un pie galda, sevišķi, ja mēs aizējām pie pusdienu galda, runā visu kaut ko. Bet tad, kad saka, lai lūdzu uzrakstiet tos papīri, tad, diemžēl, šie fakti netiek atspoguļoti. Būtu nedaudz naīvi gaidīt no kungas solījumus, ka nekad līdzīgas neatkārtosies, reiķinoties Rīgas domas strādā cik 27,000 cilvēku strādā Rīgas domas institūcijā. Sakiet, Birkungs, kādēļ pirms šī aizturēšanas gadījuma, kad jums Štāmkunga aizturēja, kādēļ pirms tam jūs nenācāt šādu iniciatīvu, nesadarbojoties ar korupcijas novēršanas apkarošanas biroju? Tāpēc, ka nebija šīs informācijas. Es ļoti ceru, ka šis gadījums būs mācība pilnīgi visiem. Mēs izdarīsim no domas puses pilnīgi visu, lai šādi gadījumi neatkārtotos, lai mazinātu šo risku. Un jebkuram ir jāapzinās šobrīd šie soļi, ko viņš spēr. Vienā vai otrā virzienā. Cik jūs iepriekš nezinājāt, ka kaut kas tāds notiek? Kā es jau minēju, pie galda runā daudz ko, bet oficiāli dokumenti nav bijuši nevienu. Paldies! Paldies! Jā,